Ko darīt, ja man elektriskā zobbirste vairs nelādē? Tur principā nav viennozīmīgas atbildes, jo ir daudz dažādu ražotāju, viņam katram ir nedaudz savādāk uzlādes metode. Piemēram, šīm te Philips zobbirstēm viņam ir tāda atsevišķa speciāla uzlādes stacija. Kamēr šeit Oaklīnam ir dažādi varianti, ir gan uzlādes stacijas, gan arī tāda modeļa, kur pat taisno iesprāž USB-C kabeli, gan arī bezkontakta lādētāji. Bet, tās divas galvenās lietas ir, pirmā, protams, vai nu ir pats vats lādētājiem nobeidzies, vai ja jums ir kontakta lādētājs, kā pieņemsim šāds te, kur iekšā ir tāds mazs metāla adatiņas, viņam jāizveido kontakts ar zobu birstu, un kādreiz, ja cilvēki liek iekšā slapju zopastu, no kuras vēl tur varbūt noteikti zopast, tad tas viss sakrājās šeit iekšā lādētājā, un viņi vairs nespēja izveidot kontaktu zobu birstu, līdz ar to arī vairs nelādēs. Tāpēc pirmais būtu kārtīgi visu notīrīt, tā skaitā zobu birstu un lādētāju. Pēc tam var pamēģināt, ja ir iespēja ar citu lādētāju, nu, ja tad vēl zobu birstu nelādē, tad visticamāk pašai birstei kaut kas ir noticis. Un tad, ja ir garantija vēl aizvien spēkā, tad jums jāiznes vienkārši uz garantijas servisu, un viņi tiks apmainīti pret jaunu vai salabota. Un, ja garantija beigusies, tad gan elektriskā zobbirste būs jāmaina uz citu.